Elektrisks crossoveris bez šaubām ir ļoti kārdinošs pirkums. Taču pastāv arī zināmas bažas. Piemēram, vai elektriskā pilnpiedziņa visā pilnībā spēs aizstāt mehānisko. It sevišķi runa par simetrisko pilnpiedziņu, kas būtībā ir vienas konkrētas markas doktrīnas pamatā. Es, protams, runāju par Subaru. Lai iepazīstinātu ar elektrisko nākotni uzticamos Subaru klientus, Adrem Auto sarīkoja īpašu Solterra pasākumu Siguldā. Vairumam viesu tā bija pirmā tikšanās ar pirmo pilnībā elektrisko modeli Subaru vēsturē. Ļoti novērtē, kad viņam joprojām ir laba pilnpiedziņa, jo tie, kas mums pērk Subaru, viņi tomēr zina, kas tas ir un negrib atteikties no tā, pie kā ir pieraduši. Es pat labprāt samainītu savu benzīnu Subaru pret šo. Atšķirībā no Toyota BZ4X, uz kā bāzes ražota Solterra, Subaru pieejams tikai ar abiem velkošiem tiltiem. Pa 80 kW elektromotoram katrā asī veido summāro jaudu 218 zirgspēku apmērā. Tas ir absolūti mums vienīgais produkts ar šādu dinamiku, kā ir. Viņam ir nepilnas 7 sekundes līdz 100. Protams, mums to ikdienā nevienam nevajag, bet tas ir tas, ko es dzirdu. Ļoti superīgi iet, ļoti labas gaitas īpašības. Tas tiesa, jā, viņš brauc pārsteidzoši labi, pārsteidzoši viegli. Solterra noteikti ir tas produkts, kas Subaru gammā nekritīs kaunā ar savu piedziņu, jo pilnpiedziņa ir kā visiem Subaru, visi 4 visu laiku. Lai gan no mehāniskas pilnpiedziņas Solterrā vairs nav nevēsts, Subaru paturējis no benzīna modeļiem pazīstamo X-mode režīmu, sevišķi izaicinošiem braukšanas apstākļiem. Kā mēs Subaristi mēdzam teikt, ka tas X-mode jau reāli ir vajadzīgs vienreiz gadā, bet jo tā standarta versija, kas pilnpiedziņā ir, viņa ir ļoti pietiekama Latvijas apstākļiem, gan ziemā, gan dubļos, gan dažādos grāns ceļos, bet jums vienmēr ir šī opcija ieslēgt X-mode un vēl veiktspējīgāk padarīt auto. Bet tagad parunāsim par dizainu. Solterra ārēji nemaz nav līdzīga citiem Subaru. Kas mani pārsteidza? Man pārsteidza tas, ka pirmām kārtām jau no dizaina viedokļa, kad ja mēs viņu varam saukt par īsto Japāni, tad tomēr Japāņiem ir mazliet savādāk tā pieeja uz dizainu salīdzinot ar eiropiešu auto. Sevišķi izteikti šī pieeja vērojama kabīnē, kuras iekārtojums radikāli atšķiras no Outback vai Forester. Patika tā sajūtas, kad ir arī pogas, nav viss tikai touchscreenos. Pirmais bija salons, kad iekāpa iekšā ļoti ērti. Sēdēt bija ļoti ērti. Vadītāja vietā vismaz noteikti. Spoguļi lieli. Subaru, man liekas, tas ir pluss. Solterra kaut kas tomēr palicis no klasiskajām Subaru ērtībām, bet ir daudz jauna. Būs jāpierod, ka aizmugurējiem stiklam nav slotiņas. Arī vieta pie stūres sākumā šķiet tāda ļoti aptveroša. Pirmajā brīdī iekāpa likās, ka varētu būt bišķi pa mazu, jo priekš man auguma sanāk rokas kopā turēt, bet braucot uz šosejas vispār par to nedomā. No ātrās uzlādes skapja Solterra spēj ņemt līdz pat 150 kW, bet mājiņstrāvas uzlādes jauda pagaidām ir tikai 7,2 kW. Standarta klients ir tas, kurš dzīvo tomēr privātmājā, kuram pie mājas ir sava uzlādes stacija mazā pielikta. Konservatīvāk noskaņotu Subaru braucējs par labu elektromobīli nereti noskaņo jaunatne. Un faktiski jaunieši ir tie, kas saviem vecākiem atver elektroauto pasauli. Dāma, kurai dēls ir jau studiju vecumā, viņa ir nopirkusi auto tieši tāpēc, ka jaunieši uz to uzspiež, ka tās tagad ir mūsdienas, mammu kotu, pērstaču elektroauto. Jānis un Anete savu izvēli jau izdarījuši. Šī Solterra tieši no Siguldas devās uz savām jaunajām mājām. Man patika Subaru jaunais dizains, tiešām iepatikās, uz ko es tā pievērsu uzmanību. Un, protams, mūsu ģimene gribēja elektroauto. Iegājām salonā un tiešām iekrita sirdī. Viens Subaru mums jau ir un kalpojas godam, līdz ar to nav problēma ņemt nākošo arī.